Tā es esmu bišķi nomierinājies. Bišķiņ fucking aizgāja fucking šībers ciet. Aizgāja šībers ciet. Nevis tāpēc, ka tirgus vainīgs, bet tāpēc, ka es vienkārši pats esmu dalbējos. Tāpēc, ka es vienkārši pats esmu dalbējos. Es tas, labi, es nemaz nekomentēšu, kas, ko, kā, kuram nahuj tas interesē. Bet viņš vienkārši kaut kāda fucking huīņa. Tagad jau skaidrs, ka viņš šitā te fucking apdirsās. Te nebūs nekāds brīnums, ja viņš līdz vakaram paspēs te nomaukt lejā. Uz visu tās te lielās izsoles konteksta. Es vienkārši sēžu, bišķi nomierinājies, skatos, kā viņš to augšu sabūvēja. Un tagad uz šitās kontrolas zonas, un skaidrs, kur te viņam vēl feilot jau no kontrolas zonas. Jo te salec, tā kā es vēru ciet, es vēl dzirdēju pauz galam, sweep buyers, atkal. Tā kā tuvāk pie 5 pakām viņi to savu fucking gammu hedžē pozitīvo. Un, labi, vēl tādu vakaru, tāpēc kaut kādu vakarot tādu treidu vēl vienu, vēl fucking vienu, vairāk gan ne. Uz tādu kontekstu vēl vienu treidu. Tāpēc, ka tas ir šausmas vienkārši. Un kāds var skatīties un liekas, wow, nice. Nihuja nav nice. Vai kaut kāds rīktīgs institucionālais profiņš, ja viņš šito redzētu, viņš man dirst pasūtīt. Pēc, ka tas ir kaut kāds idiotisms. Idiotisms tajā visā ir sēdēt un domāt un sapņot, kur viņš ko sasniegs. Viņam vajadzētu aiziet tur, un viņam vajadzētu aiziet tur. Tā viss ir paraša končenā vienkārši. Tā vietā, šeit noselojot, sēdēt un bazarēt kaut kādu huīņu, tev ir jāseko līdzi ar savu stopu, pa kontrols zonām. Nevis jātais kaut kāds predikšanas, ka viņš aizies te, un varbūt tās tad aizies te. Ar to nodarbojos, lai pilnīgi cits fucking segments. Un kā es to nedaru? Kā es to nedaru? Kā sākās kaut kāda sapņošana, kaut kāds svešs konteksts iemais iekšā, kaut ko sāc domāt. Vienkārši aiziet kaut kāds raznos. Un te ir -4+2 stopi. Te vēl ne kaut kāda černuha vispār, es nesaprotu, ka nē, nu labi, ok, fine, nu šitai kontekstā, kāda es te brīdi, pa šito nepiesiesimies. Tur bija fucking konteksts, tur bija stops, viss čotka. Te ir -4 plus stops, un te vēl ir $50 viņš nokart. Mīnus 9 pakas. 9 pakas. Tāpēc, ka kāds sēž un kaut ko sapņo. Tas nav fucking tradings, tā ir paraša, bļeļ. Un nav nekāda fucking problēma tirgu. Nav, tirgus dara to, ko viņš dara. Tas viss ir fine. Вот tā прокладка между, блядь, монитором un krēslam, вот tur ir kaut kāda huīņa sākās reizēm galvā. Ar ko es cenšos ar to dīlot, es cenšos ar to dīlot. Ienāc tirgu, nolasīja kontekstu, vso, bam, seko ar stopu līdz kontrols zonas. Tur ir čotka jāseko. Viss, es ārā, значит, vso, selleriem vairs nav kontrola šajā zonā, viss gaida jaunu setup. Fokusējies, kas notiek izsolē, šobrīd. Pajāt uz šito, pajāt tur kaut kur uz kaut ko, kaut kādi targeti. Kas tie vispār par targetiem? Kas viņam jāsasniedz? Tik to takoj. Kas tu tāds esi pa vasu, ka tu zini, kur viņam kas ir jāsasniedz? Ko tu dirz, bļaļ? Jāsasniedz viņam. Vienīgais, ko viņš... Labi, karoči. Viss tagad mēs redzam, ka mums konteksts ir šobrīd ir nofēlojis izsoli. Pēc šādas te černuhas likviditāte viņš vairs neatrada. Kontrolas zonu selojam visu.
Zāru un noļ. Nebūtu slikti pēc visu šo. Tāpēc, ka akal, ot 4,6. 4,6. To sēnu varēja normāli ar atvērtu, open-minded, vēsu prātu. Nevis sēdēt un kaut ko gudri muldēt un dirst, ka viņam kaut kas kaut kur jāsasniedz un kāds kaut ko grib. Visu to figņu muldot. Reku ir 4. Labi, nu tur, es nezinu, ne jau es tur ietu super ar to stoplos. Ok, nu, ok, 3. Moška te būtu ar open mindu ielicis iekšā kaut kur, vot šitais te izsolēs, reku, šitā te fucking izsola. Vot tas ir, un šitā izsola, reku, viņi nofēloja. Šitā viņi nofēloja. Tas ir fucking bais all day long. Nē, sēž kaut ko mult, kaut ko, ble, kaut kādu huīņu dzen. Dīleri kaut kur, ble, kas vispār notiek? Te kaut kāds profitiņš varbūt tās izlien ārā. Nu, ja tu domā, ka vajadzētu tomēr iet celā, tad vsjo, nu, es nezinu, nu, mēģini varbūt tās vēlreiz nosilot, un atkal sekot tam visam procesam līdzi, un te ir trīnīts, un te varbūt tās ir viens, un te varbūt tās ir atkal 3, un viss, un bez gemara, bet, vot, iziet visai šitai te černuhai cauri ar visu to te gemaru, pazaudēt visu šo te, pazaudēt visu šo te, pazaudēt visu šo te, un beigās 4,6. Wow, jā, nu nais, krasāva. Ģibila nevis krasāva. Končenīs pričom. Tāpēc, ka jāsēž un jāšamaņo, un kaut kāda predikšana jātais. Man liekas, viņiem vajag, tad pļet, aiztais muticiet. Sēž kaut kāds, pļet, suka melns zem naga. Kaut ko tur, bļaļ, šāmaņo, ko dīleriem vajag. Nu, tas tā ir pīzdēts kaut kāds. Tu kas tu tāds pasaules nabu esi? Čerķila tu esi končenais. Tad ir, ot, sēž un bazarē, un kamēr bazarē, tikmēr, ot, neskaties, kas fucking notiek tirgū. Neskaties. Ja gribās nodarboties ar šito te černūhu, ot, sēdēt un kaut ko bazarēt un prediktot, tad nafig vajag visus šitos te platformas izsviest ārā. Visu fucking order flow, visu fucking options flow, visu izsvied ārā un paņem fucking Elliot wave un tad zīmē te ķiņķēziņus un zīmē te bultiņus un ņem šito te parašu kaut kādu fibu, te selo, te pērts, jāsasniedz tur, jāsasniedz šitas, tad nahuj tur nav vajadzīgs nekāds order flows, tur nav vajadzīga nekāda izsoles teorija, nekāds game teorija, tad var sēdēt un dirst. Let's fucking go! Bet, lai šitā sēdētu un dirstu, tur ir vajadzīgs bišķietiņ tad citi instrumenti. Otēlijot veivs un Fibonacci un karoks rokā, un ot tā var sēdēt un dirst. Un es šito morāli tagad lasu sev. Es šito morāli tagad lasu sev. Un atkal, kamēr es lasu morāli, es neskatos, kas notiek fucking tirgu šobrīd. Nu, kas tad te fucking šobrīd notiek? Nekas te nenotiek. Viss ir beidzies, viss ir nokavēts. Pašreiz selleri kontrolē, pašreiz viņi ir fucking kontrolē. Kamēr nav pierādīts pretējais, viņi ir fucking kontrolē. Nākamā kontrols zona. Viss fucking break evens. Fucking break evens. Ok, tāda dzīve. Ko tur var izdarīt? Mēs skatīsimies, vai atkal būs fucking abstrakcijas. Normāls cilvēks būtu paņēmis fucking štuku. Ģibīla sēž un pat dabū break evenu. Nu, ot, nu, kā saka, ot, līdz galam jau nevar tikt no tā visu vaļā. Tā jau viņš ir, jā. Tā jau viņš ir, jā. Lohiem loha dzīve, tur neko nevar darīt.
Jā, tad mums paņem selleris augšā kontroli. Ok, ja viņš mums paņem kontroli, mēs zinām, ko fucking darīt. Šitās deltas es gribu būt, tad tagad es topu. Šitās fucking deltas. Pēc, ka viņš tā delta izlido k čerķām sabāčam. Nu, skaļējums jau mēs skatāmies šito kontrols zonu. Hāzē, hāzē! Who gives a fuck? Tagad mēs ākalējam uz break-even. Tagad mēs skatāmies. Nāk apakaļ augšā, nāk apakaļ augšā. No, piefiksējam šo topu, tagad mēs piefiksējam. Tagad mēs šo topu piefiksējam. Un, no, no, ičo, viss. Tagad mēs ejam ar fucking stopu šeit. Un nevajag neko šamaņot. Šo zonu kontrolē fucking sellers. Sellers apdirsās. Nekas nav jāšamaņo. Delta ir šeit. Labi, čučuļ augstāk. Un neko nevajag šamaņot. Tirgus, lai izlēma. Jo te sellers feilo, tad hāzē kā būs. Varbūt tās uzies apakaļ augšā. Varbūt tās vēlreiz absorbēsies. Ok, laivā fucking skaties informāciju, sēdi skaties. Kur fucking problēma? Nosilos vēlreiz. Tālākot šis tops. Kārtējā fucking kontrolas zona šobrīd. Viss, viss, bām, все, viss. Nahujām kaut kādu jebļu taisīt. Viss. That's how you make fucking money. Bez kaut kādas, pļeģi, kaut kādas, es nezinu, nahuj to visu vajag. Skaisti, jā, te noselotu, viņš kaut kur lido, te kaut kur, vai tur kaut kur. Nice, krasava. Ok, un lucky, izmet tev ārā. Bet tā bija pēdējā informācija, kas tev bija, uz kuras balstoties tu kaut ko vari darīt. Neiedevu tagad iespēju ielikt vēlreiz iekšā. That's fucking fine. Vai tad vairs kontrols zonas neatradīsim? Nu, nu, es saku, es pārsteigts, es esmu pārsteigts par to, ko es daru. Vienkārši pārsteigts, tāpēc es tās sesijas ierakstu, lai es uz viņām varu skatīties, lai es saprotu, cik stulbs, bļaļ, es esmu. Karoč, jā, vajadzēja izventoties, laikam, jā, vajadzēja izventoties, tur bez variantiem. Vajadzēja izventoties.
Так что, ok, pamatīgs fucking momentums. Pamatīgs momentums. Viss, nu, labi, nu. Nenoķēra fucking kontrols zonu, ieliec fucking momentumā. Nu, kur problēma? Kur problēma ir uztaisīt rentri? Tell me, kur ir problēma uztaisīt re-entry? Tu redz, ka te ir fucking crazy seller control. Lec iekšā, ņībi себе mozg. Nu nav tak nekas tik super sarežģīts. Nu nav jāsēž un jāprāto, ko darīs tur kaut kāds fucking dealers. Dušetiņī bioši, ko viņš darīs. Pārsteidzoši, vienkārši pārsteidzoši, nu. Un šitā vienreiz, šitā fucking otrais un trešo reizi, un ir tieši tas pats rezultāts, kāds ir izējot caurot visai šitai te smirdīgai černuhai. Ot, divi vienādi rezultāti, un kāds ir vienā fucking efforts, un kāds ir otrā. Viss, sībi nahoj, pa-bratski. Un tas ir pizdziets kaut kāds vienkārši. Man nav komentāru. Kroči, ar šito domu ir jāiet izgulēties. Varbūt tās ir vērts netreidot kaut kādu laiku, bet šķīdīgi saprast, kas tā jibanajā galvā notiek. Un, ja grib treidot order flow, sēdi un treido fucking order flow un options flow, viss. Bet beidz, bļaģ, kaut ko prediktot. Kaut ko censties vot izšamaņot, kur čo pa čom. Ir šobrīd tirgus, cena ir advertisements, ir seller, ir fucking buyeri. Zavaļilie bala, piedalies izsolē, bido fucking selo, dari, ko gribi. Tas ir aktīvs treidings. Vso.